Karnaka mūs sagaida ar kārtējām lietus gāzēm. Saģērbjamies pančo un laižam pastaigā. Bikses un botas gan nevajadzēja vilkt, jo drīz vien viss ir pilnīgi slapšs. Karnaka ir viena no pasaules aizvēsturiskajām vietām. Šeit var apskatīt gandrīz 3000 paralēlās rindās izvietotus megalītus. Akmeņi izskatās iespaidīgi un jokaini. Vēl joprojām nesot izpētīts, kādiem mērķiem tie izlikti, un Dievs vien zina, kāds spēks šiem ir. Vēlāk aizbraucam līdz Karnakas centram, tur apskatām Svētā Kornēlija baznīcu. Baznīca ir ļoti grezna, apgleznotie koka griesti, skaistās mozaīkas logos un daudzi elementi tiešām ir baudāmi. Pēc Karnakas mūsu ceļš ved uz Kviberonu, pussalu, kas kādreiz esot bijusi sala. Man sanāk nedaudz uzskaitot. Šī pussala, var teikt, ir ideāla priekš kaitošanas, jo abās pusēs ir jūra un var kaitot pie jebkura vēja virziena. Turpat pludmalē iekārtojamies uz nakšņošanu. No blakus kempera pie mums pienāk kāds jauks pāris, kas runā franciski un poliski. Uzaicina mūs uz kafiju. Piedāvājumu pieņemam, tikai sarunājam, ka kafiju dzersim no rīta. Pa ceļam uz pludmali jaunais poļu draugs Jaceks mūs pārtver un pacienā ar kafiju. Viņa sieva aicina Ilonu pierakstīties sērfa nometnē. Tas ir Ripkuru gala kamps, kurā piedāvā meitenēm bezmaksas sērfa nodarbības. Jau pēc 20 minūtēm Ilona mācas sērfot. Grupā ir 8 meitenes un 1 pasniedzējs. Diezko informatīvas lekcijas nebija, jo tā notika franču valodā, bet svarīgākais tiek izstāstīts angliski speciāli Ilonai. Instruktors brīdina, ka ejot par ūdeni, kājas jāšļūkā pa zemi, jo esot zivis ar asiem dzeloņiem, un ja gadās tai uzkāpt, tad jāstaigājot pa karstām smiltīm. Ja saules nav, tad jāliek klāt cigarete. Laimīgā kārtā neviena zivs ceļā netrāpās un Ilona izbauda savus pirmos sērfa soļus. Sērfa mācības stundu filmēja Extreme kanāls, un arī Ilona tika nointervēta. Atgriežoties pēc ceļojuma Latvijā, Ripkuru mājaslapā bija redzams sižetiņš. Ilona saņem jaukas dāvanas no Ripkuru un dažādus bukletus. Dienu pavadām kempā čilojot ar jaukiem cilvēkiem un baudot jogurtus un gardus kokteļus. Vēlāk atgriežamies pie mašīnas un uzgrilējam samarināto vistas fileju ar dārzeņiem. Ļoti garšīgi!
No blakus kempera nāk draudzēties mazais suņuks vārdā Devils. Vēlāk arī kaimiņu puiši nāk iepazīties, un daudziem interesē, kas tā pa valsti LV. Vēlreiz aizlaižam uz pludmali, kur pilns ar sērferiem un bodīdragariem, kā arī pārējiem atpūtniekiem. Pa ceļam satiekam Jāceku un atvadāmies. Tomēr Jāceks ar sievu mūs negrib laist vaļā un aicina pie sevis ciemos. Kārtējo reizi pārliecinamies, ka cilvēki šeit ir ļoti draudzīgi. Tālākais ceļš uz tuvāko kempingu mūs ved pāri šaušalīgi augstam tiltam, taču kempingu neatrodam. Braucam uz nākamo, kas jau ir ciet. Tā arī nonākam līdz mūsu nākošajai apstāšanās vietai Larošelai. Naksnīgajā pilsētā tikko beigušies pilsētas svētki, iedzīvotāji atgriežas mājās, jo ir jau vēls. Pēdējie aizrautīgie muzikanti muzicē palikušiem skatītājiem. Iztaigājām Larošelas vecpilsētu, kā arī naksnīgu Atlantijas okeāna pludmali.